Brauciens uz Vāciju, kā mums gāja, cik man tas viss izmaksāja, un kāpēc Vācijas policija man apstādināja nevis vienu, nevis divas, bet 3 reizes. Tad nu ķeramies klāt. Tad un lai vadītu šādu transporta līdzekli uz Vāciju ir vajadzīgs pirmām kārtām vadītāja apliecība, un ja tu gribi braukt ar tādu piekabu, kas ir virs 750 kg, tad tev ir vajadzīga BE kategorija. Nākamais. Tev ir vajadzīga derīga tehniskā apskata, apdrošināšana un tehniskā pasa. Tam visam jābūt ir izprintētā formātā līdz gan mašīnai, gan piekabei. Nākamais. Lai mēs izbrauktu no šīs sētas, ir vajadzīga viņete. Latvijā, lai brauktu pa valsts nozīmes ceļiem, vajadzīga viņete. Tā mums ir nopirkta. Nākamais. Mēs iebraucam Lietuvā, mums tur arī vajag viņete. Tā mums ir arī nopirkta. Nākamais. Mēs esam Polijā. Un Polijā nevajag viņeti, kamēr tev nav tā piekaba pie zemes. Ja viņi ir pie zemes, tad tev vajag viņeti. Tā būs braucot apakaļceļā, bet tev ir jāpiereģistrējās tādai Polijas speciālai aplikācijai, mājaslapai, kas ir baigais čakars, ja tu neesi pazīstams ar internetu un vispārējais, tas būtu baigais izaicinājums. Iebraucot Vācijā mums nevajag neko, bet brīvdienās mēs to piekabu nevaram laist lejā. Tā kā šodien ir sestdiena, svētdien mēs būsim Vācijā, mēs pa Vāciju brauksim ar piekabi uz piekabas. Tād, protams, ja šis automobils nepiedara tev un nav uz tavu vārdu, tev ir vajadzīgs īres līgums. Rastiskā formātā, vēlams angliski, man šķiet kā angliski. Un, protams, ja tu tur gribi super legāli un ja tev ir uzņēmums, tad tev ir vajadzīgs uz uzņēmumu īres līgums, darba devēja ņēmēja līgums, tad tev ir vajadzīgs vēl tāds mazs certifikāts priekš Eiropas standarta, kad tu brauc pāri robežām. Tas viss aizpildītā formātā angļu valodā. Un tagad viss tas aizpildīts, visi dokumenti ir mašīnā, līdzās varam laist. 20 pār 3 un mēs izbraucam no Skrundas. Tad esam izbraukuši no Latvijas, te jau kāds ir izsalts. Es domāju, ka cilvēks darbā. Un 4:15 un mēs esam Lietuvā. Tad no pirmā pietura paņemam kafiju, aizējam uz toleti, laižam tālāk. Trenāks. Tikko pārbaudījām uz pases, esam uz Polijas robežas un pulkstens ir pēc 29. Tad esam netālu no Vāršavas. Pulkstens ir 10, esam veiksmīgi nobraukuši kaut kādas 7 stundas. Uzpildīsim pirmo reizi degvielu un varbūt paņemsim gulašu zupu. Tāda no pulkstens ir pusdivi Latvijā, jau tas būtu kaut kāds 2:30 man šeit. Veiksmīgi apmēram 12 stundas ir nobraukts. Un esam starp Lodžu un Vroclavu, kaut kas tāds. Un ir laiks nedaudz pievērt acis. Tā kā droši vien pagulēšu kaut 2 stundas un tad turpināsim braukt. Esam pie Vācijas robežas, ielējam pēdējo reizi lēto degvielu, laižam tālāk. 2 stundu vietā mēs gulējam 5 stundas, bet mums nav kur steigties, un mums tikai mašīnas atsāc pirmdien. Tāpēc pēdam un braucam tālāk. Pēc 60 metriem ir Vācijas robeža, bet pirmo reizi man ir gadījies tā, ka man ir jāstāv rindā uz robežas. Parasti mēs pa nakti iebraucam. Bet pirmo reizi
arī šādā sastāvā, redzēsim, vai viņi kaut ko teiks. Un, protams, ieraugot to vēzienu ar roku, sirds sāk pukstēt straujāk. Un šeit mums saka, ka mums jādodas uz otro teltu uz pārbaudi. Okay. English. I need your passports, ID cards. Please start the engine. Danke. Thank you. Ciao. Vai jau redzējāt visveiksmīgi? Kā tur bija rakstīts? Bundesrepublika. Te viss tādībā papīriem. Nē, galvenais būs tikt ārā. Kilometri no Dahavas, mums ir palikuši kaut kādas 3 stundas, tagad ir pusdienas vidus, jūtos pārduris, sāp dibens, nekur negribu braukt vairāk. Bet mums ir McDonald's priekšā, tāpēc ejam uzēst. Tad esam pamodušies Dahavā, pulksteņš 6:30. Vakardien tikai 7 atbraucām, neko neuzfilmējām, esam pārduruši. Nogulējuši 10 stundas, un tagad mums ir jābrauc uz Mīnkenes kopētu vietu, sāra pirmo mašīnu. Laižam. Tad mēs esam klāt Vācijas kopārtā, Mīnhena, laikam iestāde. Tur jābrauc iekšā, bet viņš vēl nav vaļā. Mums vēl jāgaida ir uz 20 minūtes, tikmēr mēs nokrausim nost piekabi. Там нету минусы вообще, там... Tad un šeit pie kopā ar klātiem satiku vienu džeku no Beļģijas, kurš runā krieviski. Viņš jau teica, ka viņš ir dienējis Latvijā, Jelgavā pirms vairākiem gadiem. Tad nu, viņš arī man palīdzēja nokraut šo piekabi, jo, kā jau jūs redzēsiet, viņi nedaudz iesprūdīs. Šajā brīdī es sapratu to, ka es nedabūšu viņu nost, un rekur man jau steidz palīgā iepriekš minētais vīrietis. Там она.
Застрял. Давай. Спасибо. Я свой прицеп больше покупал. Это тоже, я думаю. Tad, nu, lai iet iekšā kopā, tu vispār tajā laukumā, teritorijā tev jābūt astarojošai vestei. Tad mums ir astarojošā pufai. Tad mēs dabūjām dokumentus, samaksājām par parkingu 150 eiro to sodnaudu un gaidām, tūlīt mums atradīsim, laikam uzliks virsū. Kāpēc sodnaudu? Jo, ja tu nopērci kopā ar tā mašīnu, tev ir 5 dienas pa brīvu parkings, bet pēc tam ir jāmaksā 15 eiro dienā. Tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc mēs braucām, jo vienīgā loģistikas kompānija visātrākā teica, ka varētu būt 14. tikai šeit. Tas nozīmē, ka būtu kaut 500 eiro par parkingu, tāpēc mēs arī braucam. Aiziņīti, kā jau vienmēr mums ir problēma, jo mums vajag būsteri. Mēs nepaņēmām un jāiet prasīt, vai vispār viņiem ir. Tad, lai dabūtu būsteri, tev jāatstāj pasi. Un tagad tu aiznesīs apkārt būsteri, viņi tev atdos pasi. Tas ir pastāstījis, tepat ir kaut kāda atslēga. Tad nu esam uzšāvušies un braucam uz vietējo pilsētu uztaisīt dzeltenos numurus. Lai uztaisītu numuru, tev jābrauc uz tādu vietu kā, Domi, un tad ir speciāli cilvēki, kas tev izštancē šos numurus turpatās netāli arī uz vietas. Tad nu kur mums tiek izveidot numuri. Un varam doties pēc nākamā auto, kas atrodas stundas attālumā, bet tiklīdz mēs izbraucam uz lielceļu, mums priekšā piebrauc lielceļa policija. Noved mūs nos no autobāņa un pārbauda pilnībā visus dokumentus. Tā kā mums ar dokumentiem viss ir kārtībā, mūs palaiž un mēs braucam tālāk. Bet nākamā problēma ir klāt un mēs nevaram dabūt nākamo auto, jo kaut kāds saistība ar izsolu un tad viņiem ir jāgaida 24 stundas, lai apstiprinātu maksājumu. Tad es mēģinu kaut kādā veidā sazvanīt to izsoles namu un kaut kā dabūt ātrāk to mašīnu, bet nepakam. Schedule a pickup today. Tātad nekādīgi man nesanāca pierunāt viņus kaut kādā veidā dabūt to mašīnu un es dodos tālāk uz Štutgarti pēc 3. BMW. Labrīt. Braukt negribas vispār, bet noiet uz tūli, tev jau sagaida. Tad ielāgoties uz tādā. Kaut kā šās dienas jāizdzīvo. Bet ja man būtu jābrauc vēlreiz, es domāju, ka es nekad nebrauktu tikai pēc kādiem 5 gadiem. Un
Un reiz, kur redzam, kāda auto ir savāca Štutgartē, tas ir BMW ar M47 2007. Gada. Un šorīt varam laist pēc otru BMW, kas atrodas 30 minūšu attālumā. Tagad dokumenti sakārtot, braucam virsū uz evakuatoru un laižam tālāk. Tev palīdzēt? Pastumt. Es varu palīdzēt iestumt. Viņai gils uz to pusi. Atkal sākās. Bet, protams, izbraucot uz autobāņu atkal, kā likums, policija klāt, un viņi man liek sekot un braukt no autobāņa. Šoreiz jau man ir 2 auto uz evakuatoru, un šis jau var palikt arī nedaudz bīstam manai situācijai, jo man ir nedaudz lielāks svars, kā vajadzētu būt uz evakuatoru pašu. Nevis uz piekabas, bet uz pašu evakuatoru. Un likums arī jau nāk manā ceļā. So, do you can speak German, English? English. Okay, this is a custom control. I need your passport, your driver license. Tīklīdz viņš pateica vārdu pasportu, man sirds apstājās, jo reāli man nebija pas manā somā, viņi bija pie Paulas otrā mašīnā. Because it's the second time you guys stopped me. Whether I call my girlfriend, she's here. Your girlfriend is here. Paula atnesīs manu to tur pasi, ir manā somā aizmugurē. Es nevaru atrast. Jā, labi. Okay, in a minute. This is for the car. And the paper for this class? I bought them from Copart, so they are not giving the papers, they are sending via post Okay. only after the week. Do you have an invoice for the car? Invoice? Yes. I think I do have in phone. Tad šajā brīdī es parādīju visus dokumentus mašīnai, kā arī viņš man jautāja rēķinus priekš mašīnām, kas bija uz evakuatoru un piekabas. And this is the rental agreement. This is my passport. Okay. Your girlfriend is really here. I think your girlfriend is in Basketball league. Okay. This is aber not with you drive, oder? English? Yes. Your girlfriend was not here, oder? No, she is okay. in the other car. So in the other car, okay. Yeah, it's okay. So, 705. Ja. Ja, müssen wir prüfen. Wenn sie... Okay. Do you have cigarettes? No. Alcohol? Nope. Something on cash money? No. Nothing. 50 euro. 50 euro. Okay, marijuana? Nope. Something on danger goods? Knives, shotgun, pepper, guns? No. Okay. You check the paper? Okay. Please wait in the car. Okay, thank you. Tad un tālāk bija diezgan garlaicīgi, viņi pārbaudīja visu dokumentus, un tad viņi nāca man pārbaudīt visu automašīnu. Viņi izņēma ārā visas mantas, gan no evakuatora, gan no abiem BMW. Visu pārbaudīja, visu bardakšoku, visu zem paklājiem, diezgan rūpīgi skatījās. Vēlreiz pārbaudīja visu dokumentus, nofotografēja viņu kodus, un tad jau viņi beigās nāca un teica, ka viss kārtībā. It's
It's okay. Have a good time. Thank you. Bye. Bye. Have a happy new year. Yeah. Pēc 50 minūšu ilgas kratīšanas mēs varam doties tālāk ceļā. Hof, da ist die linke Spur zwischen Selten-Nord und Schönwald für Reinigungsarbeiten gesperrt. Die neuesten Blitzer bayernweit nur bei uns, Oberbayern, Vaterstetten, am Berglackerweg, Unterfranken, Gerold. Tad no šīs lietas tu nevar atkal paredzēt, tas ir sastrēgums, mēs jau stāvam kaut kādu stundu. Un jā, tas ir vēl viens piliens manam izbraucienam. Ein gesetzlicher Feiertag, sondern ein ganz normaler Mittwoch mit Tad, protams, kārtējais bonus mums ir sniegvētra, vispār nebraucams ceļš. Šī ir Varšava. Nu jā, vēl viens bonus šiem visam tripam. Tad, lūk, šādi izskatās gala rezultāts. Esam apakaļ mājās, ir 31. decembris, un, ja man kāds jautā, vai tu vēl brauc šādā sastāvā pēc mašīnām, es vēl droši atbildēt, ka nē. Tāpēc sarēķināsim, cik tas viss kopā izmaksāja. Atvest šos divus auto un to. Tāda nu pie izdevuma sadaļas, cik tad mums tas viss izmaksāja? Degvielā 976 eiro. Numuri tai mašīnai 122 eiro, soda nauda kopārtā mums ir 240 eiro, viņetēs kopā mēs iztērējām 72 eiro. Un pluso šim visam nāk klāt īre evakuatoram un piekabēji, kas ir 474 eiro. Kopsumā mums veidojās 1889 eiro un 89 centi. Tad izdomājiet paši, vai jūs gribat tērēt 5 darba dienas, braukt paši pakaļ un čakarēties stresā visu laiku, bez ēšanas, normāls, bez gulēšanas, vai arī vienkārši izvēlēties kādu normālu loģistikas kompāniju, kas jums atvedīs pat diezgan līdzīgu summu. Tā kā skatāmies paši un izvēlamies kārtīgi nākamos auto un braucienus. Bet, nu, protams, bieži vien mums jau gribās tādus, kā lai saka, ja tu neesi apdedzinājies, tu jau nezinās, cik karstā plīts ir, tāpēc ja jums tiešām gribās braukt pakaļ, tad brauciet, bet es jau jūs brīdinu un tās sajūtas, kādas ir brauciena laikā, liekas, nu, neaprakstāms stulbas un vispār nevajadzīgas. Tāpēc tiekamies nākamajā video.